cilvēkiem šovakar, kas neredz šo cerību, kas nezin, ko darīt, un kuriem pat arī nav iespēja pamest šo valsti? Nu, situācija ļoti smaga, un es tiešām šeit vispirms gribētu lūgt visus latviešus, sevišķi tagad, Ziemassvētku sezonā, atcerēties par savu līdzcilvēku, un katram noteikti ir paziņas vai radī vai draugi, kas ir nonākuši grūtībās, un tad lūdzu sniegt palīdzību roku. Tas ir pirmais, tīri humānais tāds palīdzības moments. Nākošais tiem cilvēkiem, kas tiešām un sevišķi mazās pilsētās un laukos ir absolūti palikuši bez līdzekļiem, viņiem ir jāizdzīvo tāpat kā kara laikā to darīt ar dažādos veidos, kā piemēram ar bārteri izmainot vienu pakalpojumu pret otru un tā tālāk, būtiskā atkāpjoties apakaļ senākā pagātnē, vai nelietojot vairs naudu kā izmaiņas līdzekli, bet kaut kā cilvēkiem ir jāizdzīvo. Viens, kas mierinājums ir, kad, piemēram, tādos laikos kā kara laikā, pie tam te vēl bumbas krita uz galvas, un nebija ko ēst, un nebija ko vilkt mugurā, un nebija darba, un kaut kā cilvēki izdzīvoja. Tā kā es domāju, ka mēra un kara laikos latvieši vienmēr ir izdzīvojuši, tā kā nevajag ekonomikā, šajā kapitalistiskā ekonomikā, viens, kas ir pilnīgi skaidrs, ka viņi ir cikliski. Un tā tad visi vienmēr saka, krīzes, kāda krīze, vienmēr ir bijuši krīze, šī ir slikta, būs atkal uzlabojums. Tā kā tiešām ir jāpatur cerību uz to, ka kādu laiku varētu būt tiešām grūti, bet tā nebūs mūžīgi. Tik tiešām tā nebūs mūžīga. Pretēji totalitārām sistēmām, kuras tiek kontrolēta ekonomika, šī atkopšanās, šī cikliskais moments tiešām iedarbojās. Tas jau 200 gadu garumā ir pierādīts. Protams, būs atkal sabiedrības, kas iebildīs un teiks, bet mums ir jādzīvo tagad, vai ne? Jā, un tiem ir tiešām nopietni jādomā par to, kādā veidā izdzīvot, dažreiz pat ļoti elementārā līdzeklī, teiksim, ar humāno palīdzību, var izmainot pakalpojumus ar saviem kaimiņiem, ar saviem paziņām un tā tālāk. Un ziniet, vēl viena lieta, jūs neesiet vieni, jo ir tūkstošiem un simtiem tūkstošiem un miljoniem citu cilvēku citās zemēs un pie tam bagātās zemēs, kas arī mēnešiem ilgi jau pat laban ir bez darba. Tā varbūt ir vairāk vajadzīga nekā jebkad. Ko jūs darīt, teiksim, tagad, ko jūs pateikt cilvēkiem, lai viņi kaut kādā veidā saņemtos tomēr un izkļūt no tā meža? Redziet, katram cilvēkam iekšā ir milzīgs spēks, tāds varētu teikt, tā psihiski ņemot tā ekvivalents atombumbai vispār. Kaut kas tāds vairāk, var teikt, cilvēku prātam neaptveram, liela spēka ir iekšā garīgais spēks, kas ir cilvēkam, it kā dota no dabas, un kas viņam ir pieejam, ja viņš, kā sakot, uz viņiem paļaujās, atverās un saka, es varbūt jūtos viens, pamests, nelaimīgs, bezspēcīgs, jā, tumšā mežā, kur es tā kā Dante man bija tumšā mežā, kur neko neredzēja, tā sākās Dantes ap citu Inferno, ja, tieši šī sajūta, un ka atcerieties, ka, varētu teikt, tu neesi pasaulē viens. Tā sajūta, man liekas, cilvēkiem ir, ka viņi ir it kā atšķirti no pasaules, no visuma, ka viņi ir izolēti, pamesti bāreņi, atstumti. Tā ir šausmīga sajūta, atšķirtības sajūta. Tā brīdī, kad cilvēks jūtās, piemēram, daudz latviešu saka, viņi aiziet pie jūras, jeb aiziet mežā un jūt kontaktu ar dabu, tas ir nozīmē ar visumu jūt šo kontaktu, uzņem kontaktu, viņu enerģijas baterijas būtiski uzlādējās. Un tā tad atcerēties to, ka katram cilvēkam, bet absolūti katram ir iekšā šīs milzīgās enerģijas, un arī, kā varētu teikt, tā iespēja viņas uzlādēt, ja cilvēks atverās kaut kam par sevi pārākam, kam nav jābūt kādam īpašam tēlam, tam nav jābūt, teiksim, Ziemassvētku vecītim, baldu vārdiem, kam citam, bet kaut kam, kas par sevi lielāks. Ja runājam